Esiet sveicināti, dārgie Izklaides kanāla divi skatītāji, kā jau solījām, nekur neesam pazuduši un pēc nelielas reklāmiņas esam atpakaļ ar 1, 2, 3, 4, 5, 6 daļām, jaunkundzēm un arī, protams, Māra Zālīti. Esam gan atpakaļ un īpašie viesi, protams, ir Anete un Madrī. Iepriekš redzējām, kāda viņām gāja pavasara sezonas sākumā, rudens sezonās, koncertos. Un tūliņ pat jau uzzināsim, kādas lietas viņas ir vēl piedzīvojušas gan iepriekšējā sezonā, gan šajā sezonā saistībā ar puišiem un simpātijām. Un tā kā Anete ir bijuši ne tikai skumīgi mirkļi ar puišiem, kas sagādā problēmas un raizes, bet arī ļoti skaistas situācijas, kur ir jūtas un simpātijas. Paskatīsimies tad to visu no iepriekšējās sezonas. Vakar ekspertu sarunās raidījumā Okartes skatuve attiecību anatomija, un dalībnieks Nauris atklāja, ka daudzu apjūsmotais pāris Anete un Elvis nemaz nav nekāds pāris. Nauri, un kas notiek ar Elvi un Aneti? Elvis tā kā rokas bremzi norāvis tur. Nē, es varu, laikam tas nevienam nav nosāpums, ka viņi nav kāds pāris un ka viņi arī nebūs pāris. Šeit, kad es tādā kā kolonijā šeit, un tie ir konkrēts cilvēku, tas bars ir iedots, un kad es izņemts ārā no savas dzīves ārā, tad mēģinu šeit atrast savu dzīvi. Vienam ir jābūt arī otrai pusītei, viens labākais draugs, viens ir mamma, teica, labākais draugs, labākā draudzene, brālēns, māsīts un tā tālāk. Protams, ar viņiem abiem diviem vienam pret otru noteikti simpātijas ir, bet es zinu to, ka tur nekā nav un ka tur nekā nebūs, kad Elvis ir brīvs un Aneta brīva. Tieši tāpēc, ka viņi ir simpātiskākie ap divu cilvēku šovā, tieši tāpēc arī viņi nebūs kopā. Jo kā viņi Elvis iziet ārā, to vajag redzēt, kā tas notiek. Vai arī Anete, es pieļauju. Es domāju, ka ja viņi šeit arī būtu, viņi iziet ārā, viņiem abiem būtu tik milzīga uzmanība, un viņi varētu tā izvēlēties un šķirot, kad viņiem nebūtu vajadzības vienam pēc otra. Jā, tāds ir. Elvis un Anete tiešām nav pāris. To, ka viņiem gults ir kopā, tas nenozīmē, ka viņi abi divi ir kopā. Vienkārši viņiem tā ērtāk bija filmas skatīties un viss. Par pāri viņi nevarētu nosaukt, bet simpātijas viņiem ir, kā jau es teicu. Es domāju, ka tur varbūt pēc šoka varētu viņi tikai būt pāris. Bet viens otram simpatizē, tas ir viennozīmīgi, to es zinu točno, tiešām. Un jā, viņi vienkārši ir tādi, kas, manuprāt, tā negrib tā kamera priekšā, grib tā kā savādāk. Nauris arī atklāja, ka tuvākajā laikā plānots atdalīt Elvi un Anetes kopā sabīdītās gultas. Guļ blakā un čupinās it kā kaut kā. Nebija doma to, ka Elvis pārstams gult man blakām, bet laikam tas vienkārši ir iestagnējies. Elvis ar Anetu nav pāris un viņi visticamāk, ka nebūs. Bija doma, ka mēs visi un grupa varētu gulēt pie vienas sienas vienā pusē. Tā kā uz četrguļamo gultu uztaisīt vienu. Tas bija tāds joks, ka mēs visi un grupa varētu sastumties vienā stūrī un tad atkal būtu raksts šokējoši, un grupas 8 gultas kopā. Vai kaut kā tā. Katru nakti viņš saka, ka tā uzmanība kameras tiek pagrieztas uz to gultu. Viņš saka, ka tāds sajūta, ka tas ir tā epicentrā arī pa nakti guļot. Es teicu, viņš ir, principā nogurs no tām. Par to gultu es neko nezinu, neko nedzirdējis. Mēs reāli tiešām neesam pāris. Mēs vienkārši esam, varbūt, tuvāk draugi nekā vispārējie šie cilvēki, bet tā kā pāris mēs tiešām neesam. Jā. Es tā domāju, ka šova laikā mēs varbūt izskatāmies kā pāris un tā, bet pa lielam es domāju, ka mums attiecības, nebūs. Es negribu tā būt kategorisks, bet grūti tad jāzīmē, kā būt ārā, bet šeit šovā viss ir kārtībā, bet es nezinu, man kaut kā tādas aizdomas. Es godu vārdu nekad neesmu redzējis, ka viņi kaut ko vairāk tur darītu. Jā, es zinu, ka Kiki un Didis guļ kopā, tad viņi visu laiku kaut ko čubinās. Pujāts un Sabīna kaut ko visu laiku tur ņemās. Tad viņi tiešām vienkārši guļ kā draugi blakus, vienkārši skatos tās filmu iet gulēt. Anete un Elvis, kas tad viņi īsti ir? Vai viņi ir pāris, vai viņi nav pāris? To visu laiku nevarēja saprast un noskaidrot. Bet Mārta arī bija šajā sezonā. Kas tad tur īsti bija? Varbūt tu no malas redzēji, saprati. Kas bija starp Elvi un Anetu? Jā. Viņi bija labi draugi, viņi skatījās filmas kopā un tā. Tikpat labi mēs ar Madrīs 8 gultas kopā, tad mēs arī būtu pāris. Tas tā muļķīgi. Tā arī bija, kā teica, viņa jau nebija pāris. Bet to jau Anetei jāprasa. Bet vispirms, vai jau tu esi māsīcei? Tu noteikti arī to visu redzēji, skaties no malas, kā tev šķita, vai Anetei un Elvim ir simpātijas vienam pret otru?
Nu, simpātijas jau droši vien bija, varbūt kā draugiem, es nezinu, nu, kā jau Māra teica, tas ir tikai, nu, ja divas meitenes sabīd gultstievu, viņas uzreiz nevar salikt kopā. Bet, nu, Elvis nebija gan gluži meitene. Kā tad, Anita, tev pašai bija kādā mirklī bija simpātijas pret viņu? Nē, nu, simpātijas, ka mums vienam pret otru bija, tur mēs nevienam brīdī tur nenoliedzām. Un pāris mēs nebijām, pāris mēs neesam, pāris mēs nebūsim. Bet ir labas attiecības saglabājušās un tāds, nu, foršs, nezinu, nav ko tā vajag komentēt pašā visu. Nu, kas bija ļoti forši. Tiešām, jā. Jā, nu tāds ir un arī uz Okartas skatuves nemazums dziesmas tika izdziedātas par attiecībām un mīlestību. Un tādas dziesmas bija arī Anitai un Madrī. Pastīsimies tās. Pavasara sezonas 3. koncerts un tiešām, man liekas, viens no labākajiem Ansītas sniegums pavasara sezonā. Bet par to dziesmu varētu varbūt mums vairāk pastāstīt, kam viņa varbūt tur bija veltīta, jo tur dziedāja par attiecībām. Jā, nu, dziesmas autors ir Andžejs Grauds. Un dziesmā, jā, nu, kā es zinu, Andžejs sarakstīja savai draudzenei. Tad, jā, par to bija stāsts par mīlestību. Un es šo dziesmu veltīju, cik es toreiz jau vizītkartē. Oi, tas bija tik sen.
kādam tuvam cilvēkam noteikti, vai ne? Jā, Un Madrī arī, starp citu, bija tādas lietas, kas tūs sirdī un šovā notikās. Nebija tā, ka tikai Anetei bija dažādas mīlas lietas. Sākumā, pirmajā sezonā, kad Madrī ienāca šovā, mēs zinājām, ka viņai ir draugs, bet līdz šovu beigām tas jau viss mainījās un bija pamanāms, ka starp viņu un grupas no un dalībnieku Valteru kaut kas sāka rasties. Un pavasara sezonā Valentīna dienas ballītē tas viss atklājās. Madri, Hei! nu kurš tad būs? Zini, Hari. Valčīgais. Valčīgais. Un ko tu viņam rādīsi? Divi pārsteigumi. Jā, skatītāji, kas neskatījās pārunas, es varu pateikt to, ka Madri ir sagatavojis Valteram divus pārsteigumus. Divus pārsteigumus, kurš katrs ir it kā gandrīz pilnīgi vienādi, bet ar nedaudz kaut kādu atšķirību, jo kas tad pasaulē ir vienāds? It nekas. Un Valters pats šos divus pārsteigumus, cik es saprotu, tā kā ir redzējis, tā kā nav, vai ne? Un pārunās. Nu, jūs redzējāt, skatītāji, ka Madrī neparādīja nevienu no abiem pārsteigumiem. Jo viņa tielējās un liedzās, bet es varu atklāt, ka pēc tam viņa atnāca un mazu daļiņu parādīja no pārsteiguma. Kas ir? Hari, es tev neko nezāšu. Nē? Tas jau iepauzējām. Labs. Šī dziesma tiek veltīta puisim vārdā Valters. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, what were they open? Gave you all I had, you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked us. But you don't understand is I catch a grenade for ya. Turn my hand on a blade for ya. I jumped in front of the train for ya. You know I'd do anything for ya. Listen, babe, I will go through all this pain, yeah. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Labi. Nē, nu čau. Nē, čau. Čau! Tikko redzējām, kā tad Madrī ar Valteru klājās Valentīna dienā, bet mammai gribētu uzjautāt, kāda bija sajūta skatoties, kā šovu laikā meitai vienas attiecības beidzas, bet nākamās sākas. Tā jau tas dzīvē notiek. Vai nebija nekādi pārsteigumi? Nē, nu kā pārsteigumi? Dzīvē jau viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un attiecības tas vienmēr ir skaisti un mīlestība un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka es mīlas lietās nejaucos savu bērnu dzīvē, tā kā es ļauju plūstai dzīvē, viņas dzīvītei. To, kad vienas attiecības beidzās, otrs sākās, tas jau ir tikai dabīgi. Nu jā, tā viss notiek. Tā kā viss notiek un es vēlu tikai to skaistāko, jo mīlestība jau, tas jau ir tas pats svarīgākais. Svarīgākais uz pasaules, jā. Bet Māra, tu arī biji klāt tajā pirmā šova beigās un skatījos, kā te viss notikās. Varbūt var pastāstīt, kurā mirklī tad radās viņiem tās simpātijas? Ar to jau neviens neciet. Māra, nu tam neticu. Nu, es jau zinu noteikti vairāk, bet es jau tagad neiešu visās. Un es jau arī īstenībā zinu visu kaut ko, kas tā kā brīžos te Valters man zagās slēgt kameras uz citām pusēm, lai man abi balodīši var pamaigoties. Un kas tik te vēl nav bijis, jā.
nestāstījāt arī? Nu, Māra stāsti, kā tur sākās viss. Kā sākās? Sākās viss, kā sākās dabīgi, bet tas jau varbūt visiem nav jāzina. Madrī to nevēlās, piemēram, stāstīt visai pasaulē. Tas varbūt viņas tāds īpaši noslēpumi un tādas īpašas lietas jau neies visiem stāstīt. Tas ir personiski, vai ne? Viss noritēja dabīgi. Sākās viss ar ugunsgrēku. Sākās gan viss ar ugunsgrēku, to gan var pateikt. Bet bija tā arī, lai šovā abas meitenes bija nodzīvojušas daudz mēnešus, bet šajā sezonā viņām nebija tik ilgs laiks lemts pavadīt kopā ar mums. Un abas meitenes pat sēdās kopā uz izbalsošanas krēsliem. Skatāmies video. Tāpēc, ka es labprāt paliktu, lai es uzlabotu savas kļūdas, lai nebūtu tā, ka vēl joprojām tur mikrofonu nepareizi, tad es pakonsultēšos ar pasniedzēju, lai vokālā pedagoģi man palīdz un izskaidro, kā mikrofonu pareizāk turēt. Jā, tāpēc, ka man šeit ir vēl ko darīt un es gribu piedalīties mūziklā. Mīļās draudzenes divas ir saķērušas rokas un gaida, ka tu paziņosi kaut ko tālāk arī mums. Vienai no viņām šaus būs jāpamet. Nepavēlti, kā Šers jau raud. Neraudu, vienkārši negribu. Don't cry. For me, Argentina. Es to nezināju. Tātad, vairs es gan nevilkšu garumā un paziņošu tūlīt pat, kura no šīm divām burvīgajām meitenēm paliek šovā un turpina cīnīties par vietu mūziklā. Un tātad drošībā vismaz uz nedēļu ar 2761 balsi ir Madrī, apsveicu. Bet tu gan neizskaties bēdīgi. Tāpēc, kad es vienkārši, bēdāties, protams, es esmu bēdīga savā ziņā, bet esmu arī priecīga. Esmu priecīga par to, ka man bija šitā iespēja un ka tas šeit bija arī viss, būtībā mēnesi noturēties. Esmu priecīga, jā. Man vienīgi īstenībā tiešām gandrīz sauku asaras parādījās, ka Madra, bet es ļoti priecājos, ka Madra palika. Un es jau viņai tikko rociņu turēju, teicu, ka es ļoti negribu, lai viņa iet projām un viņai ir jāpaliek. Un mālētas, jā. Un ko lai es saku, nē, es esmu bēdīga, nav tā, ka es, man ir tāds divējāds sajūtas, jā. Redzējām to, kā Ancīte pamet mūsu šovu un lielo izbalsošanu. Ancīte, tu nopūties tagad arī skatoties šo visu, un beigās tu minēji divējādās sajūtas. Varbūt var par viņām tagad pastāstīt. Vai, vispār tas vakars bija tāds smags, jo es nebiju iecerējis, ka man būs, teiksim, kādu reizīti tur sēdēs. Tā nebija pirmā reize, ka sēdēs izbalsošanu. Jā, un man varbūt bija arī tāds sajūta, kad tas iešu mājās, jo kaut kā bija tie spēki, tas gribas spēks, kā lai to nosauc. Kaut kādā brīdī katram, lai šeit arī bija iekšā, ka tas bišķiņ salūzis un tev ir grūti, un tev liekas, ka, ja arī izies laukā, tad tas vispār nekas tāds traks nav, un viss jau tā paturpinās. Jā, un tur mēs ar Madrīnu sēdējām, baigi grūti jau bija, tāpēc mēs ļoti saturinājušies bijām. Tā kaut kā, es nezinu, tā smagi bija. Un tad beigās viss tās... Mēs no tajā dienā sapilnējām tos idiotus, sēdējām gultā. Jā, smieklīgi vēl, jā. Un tas viss tā kopā, un tās divējādās sajūtas, tas jau bija tā, kad, tu saproti, kad ārā jau arī ir, tāpēc, kad pusgads jau bija pavadīts iekšā, apmēram pusgads. Kopumā sanāk, jā. Gan vīzē, jā, un ir jau tā, ka, liekas, ka ir jau viena reize viss izturēts līdz finālam, un tomēr viens mēnesis. Es ļoti priecājos, ka man bija iespēja par šeit būt, jo te bija savādāk. Te bija tu katrs par sevi esi un tu priekšas un tu domā jā. Bet kā bija radiniekiem? Tu gaidīji, vai Ancīte nāks apakaļ un visi pārējie, vai arī ļoti gribējāt, lai viņi vēl paliek šovā? Nē, protams, gaidījām arī mājās, bet, šovā arī vajadzēja palikt, lai, augšā aug un tā, jā. Mēs zinām, ka mana mamma arī atbrauc mājās.
visi liek kā ir tā, kā ir tā labi, kā ir notiks. Tad labam, tāpēc, ka tur jau bija pa vidam arī visādi tādas lietas. Nu jā, bet šis mirklis notika 11. februārī, kad Aneta pameta šovu, bet tieši pēc nedēļas nākamajā sestdienā bija kāda līdzīga situācija arī Madrī. Tev ir jābūt stiprai, jo atbalstītāji ir ļoti daudz. Viņi ir vairāk tūkstoši. Tu esi saņēmusi 3197 balsis. Un tas ir ļoti daudz. Lūdzu, šeit ir 3. vietas ieguvēja Madrī. Aplausi, Madrī! Paldies maniem atbalstītājiem, jo, kā es redzēju šodien, tad tiešām atbalstītāji ir ļoti daudz. Un es zinu, ka viņi arī nekur nepazudīs, jo es cīnīšos tālāk un nekur es nepadošos. Arīti. Es skatos, ka šobrīd ļoti daudz bēdīgas sajūsmas arī zālē. Kašers, arī Marta ļoti skumji izskatās. Kā tev liekas, kāds būs Aukartas dzīvoklis bez tevis? Protams, ka ir skumīgi, tāpēc, ka es visu laiku biju ar Kašeru un Martiņu. Es zinu to, kad Martai šeit ir jābūt līdz beigām, jo viņa ir ļoti radoša un es viņai novēlu arī uzvarēt. Bet es zinu, ka viņai palīdzēs turēties Antra, jo visu laiku bija tā, kad bija tas drīnieks es, Ancīta un Marta, tad izgāja Ancīta. Tad bijām vistuvākais draudzenes es un Marta, tad, protams, ka būs grūti, bet tā ir dzīve un tā ir tikai spēle. Un tad dzīve ar to nebeigsies man. Protams, tās emocijas tagad man nāk uz āru, bet viss kārtībā. Es smaidu caur asarām. Madrī, bet katram mākonītim ir savu zelta maliņa, tāds ir teiciens, jā? Tieši tā. Atgriezīsies ārā pie Tatārski pirmām kārtām. Dabūšu ar viņu gulēt vienā gultā. Pie sava Rīgas dzīvoklīša, pie Valterīša. Es noteikti arī aizbraukšu kaut ko drīzumā uz Ventspilu, jo pie abām omītēm samīļot, es zinu, ka viņas droši vien tagad tik tam pārdzīvo, bet viss ir kārtībā un tiešām dzīve ar to nebeidzās. Un tā man tiešām bija ļoti lieliski iespēja šeit būt vēlreiz un jā. Gribēju zērēt. Čau. Jā, mēs stāvējam kopā. Kurš kā fotos? Kašler. Jau bija iepatīcies un klausies. Man tas pats. Jūs no bēdām pie... Nē, viss kārtībā. Nē, taču beidz, ir man viss naudiņa. Nē, beidz! Puciņu apēd! Es te pirmajā gultā nelāgājies. Tad bočus uz atvadām, jā? Te ļoti labi izskaties, ar citu. Es nākšu uz koncertu. Es varbūt uz tādu nebūšu, bet es varu aizpēkt arī uz mājām, uz Ventspilu pie ģimenes. Bet turieties visi. Redzējām, kā Madrī pamet dzīvokli pēc nedēļas, kad arī Ancīta jau bija to visu pametusi un atvadījusies no mums. Bet, mamma, kādas tev sajūtas ir pat tagad? Var redzēt, ka dikti skumji skatoties, kā meita pamet šovu. Nē, man jau vairāk sāpīgi bija tas emocionālais, ka es redzu tajā brīdī, ka jā, lūst. Nē, tagad es viss jau būs labi, viss jau atkal zin kā, un tad tie viļņi un tās emocijas, viss tas darīja tādu, to brīdi es atceros, to pirmo izbalsošanas brīdi, kad ar Ancīti sēdēju kopā, man bija pasākums Kultūras namā un es vadīju, un tas bija 11. februārs, Valentīna diena balvu. Un īstenībā, laikam, tagad salīdzinot, labāk ir neredzēt to brīdi. Jo tad es viņu neredzēju, man tik bija atsevišķi zvani, Madrī palika, urā, mamma priecīgi. Tad nākamā nedēļā sēž pie televizora. Bet, es saprotu, būs brīdis, nebūs brīdis, bet tā skatīšanās bija tāda, ka saliku grāmatas uz cipariem virsū.
Un skatos un īstenībā izbaudīju to mirkli, jo es sapratu, ka tas jau tev spēku dev arī tālāk, jo tas nav tikai jā, tu esi tagad, tā kā zaudējis. Nē, tieši otrādi. Bet viss jau notikās tā, kā notikās, un es domāju, ka tu varbūt... Tas Rūda arī raksturo noteikti, vai ne? Tieši tā. Bet Mārta arī bija, tā noteikti arī bija tikpat grūti kā Madrī tajā mirklī. Bija, arī tādas divpusējas sajūtas. Un, protams, bija žēl, ka Madrī jāpamet šaus un tā, bet es jau zinu, ka viņa stipra, viņa turpinās. Un es uzskatu, ka viss notiek tiešā tā, kā tam jānotiek. Un neesam jau neko zaudējuši, turpinām koncertēt, un viss notiek. Paldies to, ka Māriņa tieši tajā brīdī arī bija klāta Madarai, jo tas arī tev tomēr arī palīdzēja. Jā, bet ne jau šau mēs atcerēsimies uz tās skumjākās nots, bet uz tādiem patīkamākajiem mirkļiem. Pirms mirkļa redzējām Anetas dziesmu Nelaid prom, ko arī jātnieki jau ir ierakstījuši. Un tādi mirkļi bija arī pašai Madrī ar viņas dziesmu, kas arī jau ir veiksmīgi ierakstīta un ir tikus pie jums klausītājiem. Klausāmies šo dziesmu. Kad galvenais skriets un meklēts, tad piebremzē. Būs, kas apstāsies un viss paskries garām. Es vēlētos būt viss, kas apstāties spēj. Vēlos būt pēdējā, neviena neievērotā. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Kad ganas skriets un meklēts, tad piebremzē. Būs, kas apstāsies un viss paskries garām. Es vēlētos būt viss, kas apstāties spēj. Vēlos būt pēdējā, neviena neievērotā. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Kuru gad vēlies būt. Kuru gad vēlies būt. Kuru gad vēlies būt. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Miljons domu nakts, tani ir jāvēlas it viss. Nakts, kad jāzina, kuru gad vēlies būt. Jā, ar to arī noslēgsies šī vakara raidījums ar tādu skaistu veiksmes stāstu, bet, meitenes, jums noteikti ir kas sakāms vēl arī jūsu atbalstītājiem. Nu, sāksim ar Madrī. Tā es vēlos vislielāko paldies teikt savai mammai un savai ģimenei, kas visus šos
tas bija 16 nedēļas pabiem šoviem, kad es biju šovā. Un to visu tos nervus, kas ir, un visu tos garīties. Jā, un asaras. Tāpēc liels paldies manai ģimenītei, kā arī ļoti liels paldies manai draudzenei Mārai Katarskai, kas arī 2. sezonā man ļoti daudz atbalstīja, nāca uz koncertiem, rakstīja vēstulītes. Tas man tiešām ļoti, ļoti palīdzēja. Nu, Nancītei, kas ir? Vēl, protams, paldies arī visiem atbalstītājiem, jo arī tagad, kad šovs ir beidzies, man katru dienu ir raksta meitenītes un arī puisīši par to, kad ļoti patīk tā dziesmiņa Miljonus domu nakts un paldies visiem atbalstītājiem, kas atbalstīja man gan 1., gan 2. šovā. Un, kā jau es teicu, izbalsošanas dienā, ka es nekur nepazudīšu un priekšā ir ļoti daudz koncertā. Jā. Paldies. Un, Aneta, ko tu vari teikt saviem atbalstītājiem? Jā, es arī gribētu pateikt milzīgi paldies savai ģimenei par atbalstu, par nerviem un visu to komplektā. Saviem draugiem, saviem atbalstītājiem noteikti, kad man arī ļoti liels prieks, kad vēl cilvēki raksta un interesējās un nāks koncertiem un būtībā viss turpinās. Un milzīgs paldies par katru balsi, ko jūs atdevāt par manīm, tāpēc, kad, tas ir ļoti novērtējums, ļoti patīkami bija. Un, ko es varu teikt, tiekamies nākamajos koncertos 30. maijā un 30. Rogrē un 31. ir Līvānos, tas ir tūras koncerti. Un tad sekojiet arī mūsu grupai līdzi un ir jau saraksts ar koncertiem, tā kā tiekamies. Es domāju, noteikti tiekamies koncertos un paldies arī jums šovakar visām skaistajām dāmām un paldies arī jums, skatītāji. Un mēs jau tiksimies nākamajā Okartas skatuves raidījumā nākamā piektdien 20:40. Atā!